Ir viena vieta Latvijā, kur noteikti ir vērts atgriezties katru gadu atkal un atkal, un tas ir Tērvetes dabas parks. Diena ir radījusi aplikāciju tieši par Tērvetes dabas parku. Šeit mēs redzam aplikāciju Pasaka Tērvete. Aplikācija atverot mums sagaida patīkamas meža skaņas un iespēja izlasīt to, kas tad īsti ir meža mācstāk. Ar pirkstu pārvelkot pār bildēm mums ir iespējams pastīties citas bildes. Tekstu iespējams pietuvināt ar vienkāršu pirkstu kustību, vai nu pirkstu izplēšot, vai arī tos satuvinot kopā. Pārslēdzās starp skatiem tāpat kā citās aplikācijās, vienkārši ar pirkstu pavelkot pa ekrānu. Atverot vaļā lapu, kurā ir vairāk informācijas, mums tiek piedāvāts dažādas iespējas nostīties video materiālu, kas ir sagatavot konkrēti par šo lietu. Mums ir iespēja aplūkot vēl vairāk bilžu, paskatīties, kur tas atrodas kartē, izlasīt tekstuālo skaidrojumu, kā arī dzirdēt aprakstu, kuru norunā Artūrs Krasniņš. Ļoti patīkama, ļoti vienkārši lietojama, intuitīva aplikācija, kas patiks gan bērniem, gan to vecākiem, gan arī vienkārši cilvēkiem, kas vēlās uzzināt kaut ko jaunu. Tērvetes dabas parkā ir patīkami atgriezties gan vasarā, gan rudenī, gan ziemā, gan pavasarī. Aplikācija jums kalpos kā gids, un aplikācijā sastopamās pasakas patīkami kavēs laiku jums un jūsu bērniem.